Ekspedīciju atbalsta Freko, Radio 101, kcentrs.eu, Geo, Kas jauns un Canon. Ģenerālsponsors Cēsu alus. Iepriekšējā sērijā ceļotāji pēc GPS koordinātēm mazas kraujas pakājē atrod alu un dodas izpētīt tās dziļumu. Lai arī virzemē ir līdz šim karstākā vasara Krievijā un temperatūra stabila turas ap plus 38 grādiem, alā ik uz soļa ir redzams ledus. Vēlāk ceļotāji nokļūst 300 gadus senā pagātnē, ciematā Kimža, kur nekas neliecina par 21. gadsimtu. Plānotā ekspedīcijas nometne pie upes kļūst par apmetni Tuksnesī. Krievijā neredzētā karstuma dēļ upes ūdens ir palicis tikai pāris peļķēs. Krievija nav vienīgā vieta, kur izžūst upes. Es līdzīgu skatu redzēju arī, piemēram, Lausā. Liela upe bija nokritusies Mekonga pa 5 metriem, 6 metriem. To pašu tad redzējām Krievijā. Varbūt tā bija vienkārši kaut kāda dabas kļūda šogad, ja? Milzīgie ugunsgrēki un kas, ja? Bet varbūt, kad mēs pārējām kaut kādā pilnīgi jaunā klimatā un pilnīgi jaunām lietām, kad ziemas būs krietni bargākas un vasaras būs karstākas. Upes vietā ir Tuksnesis, mums pilsētā sāktos kaut kāds cepiens, ja Daugavā pazust ūdens, teiksim tā. Jo kas notic, ko mēs darām nepareizi, ko mēs varam izdarīt, lai viņš atkal būtu? Te viņi saprot, nevar neko izdarīt, nevajag. Civilizācija, ok. Ekspedīcijas komanda tomēr nav gatava noticēt tam, ka tik liela upe ir pilnībā izžuvusi. Un ne tērcīte neliecina par jau kādu kustību. Ceļotāju kartē ir redzams, ka 2 kilometrus zemāk upē pievienojas atteka, kas no nometnes nav redzama stāvo krastu dēļ. Iespējams, tieši tur šobrīd ir novirzījusies galvenā straume. Lai to pārbaudītu, pa upes gultnes Tuksnesi, pa straumu uz leju dodas ekspedīcijas izlūki. Ko? Braucam nomazgāt mašīnu, ja? Neko redzēt nevar. Labi, ka kūp nav pa malā. Forši, ka man arī aviņš nav jālabo. Nonākot galā izrādās, ka ekspedīcijas dalībnieki veltīgi cerēja uz brīnumu. Un arī attekā upi klāj tikai smiltis un pāris vēl zemē neiesūkušās peļķes. Ceļotāji dodas tālāk uz augšu pa Mezeņas upi, lai tuvākajās dienās sasniegtu Koinosu, mazu ciematu aptuveni 200 km tālumā no šejienes.
50 km pirms ciemata, kur vajadzēja būt degvielas uzpildes stacijai, Alda Siliņa automašīnai beidzas degviela. Tomēr tas tikai nedaudz palēnina ceļotāju autokolonas braukšanas ātrumu. Ja tu dzirdi mani, Zaķi nodot instruktāšu, kā man pareizi vadīt aizmugurē mašīnu. Nu kā, viss ir ļoti vienkārši. Tev jābrauc aizmugurē tādējādi, kad, lai visu laiku ir novilkts striķis nospriegos. Respektīvi, piemēram, mēs braucam no kalniņa lejā, tas striķis var uzstīties uz riteni, piemēram, virsū vai kaut kur ieķerties. Tāpēc tu aizmugurē braucot vienkārši piespied bišķiņ bremzes pedāls un bremzē nekāpes divas mašīnas. Nevis es bremzēju, bet bremzēju otrā mašīna. Respektīvi, šajā gadījumā tu. Tāpēc vienkārši, ja būs kaut kāda ČP, tad uzstīs, piemēram, striķi tev virsū uz riteņa. Tajā veiklī mēs grāvē visticamāk būsim ap divu. Tā vieta, kad pavadīt vakar. Te jau platais vakars brīvdiena. Sasniedzot ciematu, izrādās, ka benzīntanks atrodas otrā upes krastā. Uz turieni var nokļūt tikai ar prāmi. Prāmis no piestātnes attiek 19:30, un otru krastu sasniedz bez 10 minūtēm 8. Bet pats svarīgākais, ka degvielas uzpildes stacija strādā tikai līdz 8. Uz gandrīz izžuvušās upes fona prāmis izskatās krietni lielāks, kā šajā vietā vajadzēja būt. Tomēr kapteinis, kurš uz šīs upes strādā jau gandrīz 20 gadus, stāsta, ka šovasar pirmo reizi upe ir tik sekla un sažuvusi. Река такая, что сегодня мы здесь ходим, пески переносит, там вообще все засохло. Kā stāsta kapteinis, šobrīd upes dziļums ir ap 50–60 centimetriem, un ik pa brīdim kuģim ir jāveic traktora funkcijas. Ar korpusu stumjot smiltis jāpadziļina kuģu ceļš pa gandrīz izžūšo upi. Salīdzinoši īsajā braucienā kapteinis izstāsta tuvākā reģiona jaunumus, galvenos stāstus no savas dzīves un, protams, savu pieredzi ar ceļotājiem. У меня с Москвы были товарищи, так один из них высказал, когда через компьютер прогнали эти все фотоснимки, до видеозаписи, как он высказал, Канары бледно выглядят по сравнению с нашими пейзажами. Может быть, оно так и есть. Да ведь все улизано, а здесь все в первозданном-то. Цивилизации-то много не коснулось. Природа-то она в первозданном виде так. Kamēr prāmis brauc pāri upei, ceļotājiem precīzi ir jāizplāno visas darbības līdz sīkumiem, jo šī ir vienīgā degvielas uzpildes stacija tuvākajā reģionā, un pēc darba laika beigām benzīnu neviens šeit nepārdos. Neticamā ātrumā ceļotāji ciemata nomalē atrod benzīntanku. Tas ir atvērts un ir pieejamas visas ekspedīcijai nepieciešamās degvielas markas. Tagad sākas nākamais posms. Degvielas uzpildēji ir 10 minūtes, jo pēc 15 minūtēm uz otru krastu attiek pēdējais šī vakara prāmis. Ja ceļotāji nokavēs, būs jānakšņo atsevišķi no pārējās komandas. Kad novakarē krastmalā izbrauc benzīna mašīna, visi var atviegloti uzelpot. Misija ir izpildīta, un ceļotāji var turpināt virzīšanos uz nākamo mērķi – Koinosu, mazu ciematiņu Mēzeņas upes krastā. Pastāstiet, ko mēs darām? Mēs tagad meklējam kaut kādu vietiņu, kur celt. Izrēsim ceļu uz Koinosu. Vajag labais ceļš. Cik te nav? Ekspedīcijas komanda gar Mēzeņas upi dodas uz augšu, lai nokļūtu līdz ciematam Koinosa un tad turpinātu ceļu līdz Komī autonomajai republikai.
Meizeņas upe pie gandrīz mirušā Kolmogoru ciemata, līdz kuram naktī nokļuva ekspedīcijas komanda, izskatās tikpat bēdīgi, kā visas dienas kopš ceļotāji gar to dodas augšup. Arhangeļskas reģionā lietus nav bijis jau 2 mēnešus. Karstums ir izdedzinājis laukus un meži atgādina pilnībā izžuvušu salmu krātuvi. Tā upe vienkārši žuva. Viņi sūcās iekšā zemē, pilnīgi uz ausi, jo varēja dzirdēt, ka tā skaņa tā nemācīšu. Bet bija palikusi viena peļķe, un tanī peļķē bija mazas zivtiņas, tāds centimetrs garumā, un viņas joprojām cīnījās par dzīvību. Mūsu dzīvē vairs iespējams, ka tas tā vairs nebūs. Šādu ainavu mēs neredzēsim, teiksim, atgriežoties pēc 10 gadiem, es nezinu, vai kādu citu reizi. Tāpēc es saku, ir jāskatās vienkārši un jātur mirklis. Katrā ciematā vai kāda īpaša notikuma vietā ir redzami senie Pomoru krusti. Pomori ir Karēļu un Novgorodas krievu pēcteči, kas apdzīvoja teritorijas Baltās jūras un Barenca jūras krastos. No 12. līdz 15. gadsimtam Pomoru zemes bija Novgorodas republikas kolonija. Tieši tad arī šeit sāka pārcelties arvien vairāk iedzīvotāju no Krievijas vidienes. Es domāju, ka tie uzraksti sāniem tie ir svēto vārdu, bet tā kā vecā rakstība, tad grūti arī saprast, arī mēs tik labi nepārzinām reliģijas vēsturi. Bet interesanti, man liekas, ka tie lakatiņi ir apsvieti. Mūsu teorija ir tāda, ka tas uzraksts ir vērsts nevis tieši uz to pusi, mēs gan vietējiem nepajautājām, bet uz to pusi, tāpēc, ka tur ir izteka. Izteka ir tur, uz to pusi jūrā. Pomoru krusti pie ciematiem parasti tika novietoti, lai pasargātu tos no laupīšanām, uzbrukumiem, neražas un ugunsgrēkiem. Upju krastos milzīgie līdz pat 6 metrus augstie krusti kalpoja arī kā kuģotāju navigācijas orientieris. Kolmogoru ciemats ir liecība par kādreiz plaukstošās Pomoru zemes bagātību un lielo apdzīvotību. Mūsdienās šeit dzīvo 6 pensionāri, un kopā ar senajām mājām, klētīm un sienas šķūņiem izdzīvo stāsta par kādreiz bijušo pārticību, pēdējo noslēdzošo daļu. Cilvēka aizspriedums, ka remontēt un labot ar kuvaldu var tikai Padomju Savienībā ražotas lietas ir jāmaina, jo, piemēram, Japāņu automašīnas dizainu mēs varam uzlabot ar parasto malkas fuksīti. Es domāju, ka katru brīdi paliek tikai smukāk. Tieši tā kā pludmala braukt. Man visu laiku bija tā sajūta tāda, ka mēs esam pie jūras kaut kā. Kartē lasāms, ka šis ir federālās nozīmes ceļš ar mainīgu segumu. Šoreiz tās ir pludmales smiltis. Tomēr, neskatoties ne uz ko, visas ceļazīmes uz šī ceļa ir vietā. It īpaši tās, kas piestiprināts pie bērza un norāda uz ātrumu ierobežojumu. Šitas norauj jumts, tas ceļš ar visām tām skrupulozi saliktajām ceļazīmēm. Visur pie katra līkuma ir brīdinājumi, viss ir rūpīgi, bet tikai ceļi nav, vai ne? Ir viss izņemot ceļu, bet forši.
Otra šī ceļa specifika ir pašapkalpošanās pontona tilti, kurus ir vēlams pārbaudīt, pirms pār tiem dodas ekspedīcijas mašīna. Pēc salīdzinoši gara ceļa pa labi iezīmētu bezceļu, ekspedīcijas komanda sasniedz ciematu Cenogorā, kurā jāpapildina degvielas krājumi. Tomēr šeit benzīntanks strādā pēc īpašiem noteikumiem. Ja vēlies degvielu, zvani un piesakies. Kaut gan viņiem ir mobīlie telefoni, gandrīz visiem, vienīgi zonas nav. Tur zonas nav, bet viņam telefons karājās kaklā, iesprausts te, un viņš klausās mūziku. Tagad es saprotu tos džekus, kuriem padomju armija bija tāds milzīgs piedzīvojums paskatīties pasauli. Tu esi šitādā izaudzis ciematiņā, visu mūžu nodzīvojis. 18 gados es vienkārši laimīgs, ka tev paņem krievos, lai tev izrautos no šitā. Adrese, kur jāmeklē degvielas pārdevējs, ir ļoti aptuvena. Tāpēc ceļotāji apstājas pie mājas, kur atvērtas garāžas durvis liecina par cilvēku klātbūtni. Šajā reģionā pieņemts, ka ja pie mājas durvīm ir astutēts koka miets, mājās neviena nav, bet ja miets stāv blakus durvīm, tad saimnieks ir mājās un droši var iet iekšā. Dobrý deň. Ieej un oi, Zaki Maril. Un viss, vai ne? Un vienkārši bez nekādām, ne tur bailes, ne pārsteigums. Nu, cilvēks ir atnācis, viņam ir jāpalīdz, viņš reiz ceļā zvana pa telefonu. Nu, tas, tur kaut kas ir savādāk šitajos cilvēkos. Давай, не знаю, куда. Что погода-то совпадает немножко? Сейчас не жарко уже, 20 градусов. Куда, до конец? Да. Вы не электрики? Нет, не экспедиция. Экспедиция? Не электрика. Ну что, экспедиции давно не было никого? А вот он видел. А может покажете просто, какой дом? Сейчас. Димая, привет. Коля, нет аэропорта? Где они, в курсе? А, на улице, да? Ну, понял. Пойдемте, я покажу. Вы куда вы идете? Я там выйду, покажу. Вы на машине? Да. Я сюда выйду, я к вам покажу. Спасибо. Извини, что разбудили. Нет. Degvielas pārdevēja mājas pagalmā Kasparu gaida pārsteigums. Dienesta laika kaujas mašīnas modelis, kurā pavadīti gandrīz 2 gadi. Rekur ir zapravšiks ar visu 131 ziliņu pagalmā. 150. 157. Šitas ir tas slavenais. О, вот 157. На ходу еще? Руль только трудно крутится. Руль, да, руль. Немного мы и крутим. С дровами-то за стеном выкрутим. И что, зато знаешь, как хорошо едешь на ней? Ну, как, очень нравится. Что машина? Nobirināt kādu asaru. Vai visticamāk grupi izlamāties. Да, хорошие машинки у вас. Pēc garākas meklēšanas operācijas benzīntanka vadītājs ir atrasts, un tagad viņš jānogādā līdz darba vietai – benzīnu uzpildes stacijai. Taisni, pa kreisi un tad lejā uz pļauju. И у какого основного? Второй бочки. Дизель. Дизель у вас, да? Ну тогда посередине, подальше,
Сейчас нажали, да? Сначала колесо, да? Kolhoz, ka mums bija Latvijā kolhozos bija labāk benzīntanki, tipa modīgāk, bet šitas bija tāds, ka neies, priekš kam jāceļ māja. Nogriež mucai, apakš, mašīnu to bišķi nogriež nost. Noliek muci, ierīko tur dzīvokli, čalim ar to pašu šūkni, ar ko pumpi ārā, tas tā kā kaut kāds, nezinu, ūdensmocim, ka tā dzesēšana, jā, to, ko velk iekšā, ar to arī dzesē un brauc vienlaicīgi. Tur tas pats, ar vienu pogu pielaid vienu motoru, un otrs motors ieslēdzas, un tas kačā ārā degviela. Tur tāds kosmos, višķiņš ļauks no vienas vietas, gāzes kamera reāli, smirdēja nenormāli priekšā. Когда полный бак, тогда он не отстреливает, да, пистолет? Нет, надо пускать Labi, vienreiz apiet uz riņķi līdz 5 litri. Vienreiz apiet uz riņķi 5 litri. Māja baltē. Tu līdz pilns. Ir strīpa. Ir strīpa. Можно отдельности, да, платить? Не, все вместе. Все вместе, да, в случае можно. Бензин 4 литра, да? И масло, да, масло, баночка одна. Kur vēl labāk augstumā, labāk pie kasītes. Ideāla vieta dabajām pa lētu. Pēc 50 kilometriem atgriežoties pie Mēzeņas upes, ceļotāji nokļūst ciematā, kur gandrīz nav redzams neviens iedzīvotājs, bet upē ganās vairāki 10 zirgi. Lai pārvarētu upi ar mašīnām, tām pa priekšu tiks sūtīts Aldis Siliņš, kurš šoreiz ir izpelnījies dziļuma mērītāju profesiju. Tur var sarunāt, ka kāds cilvēks paiet drusciņ tālāk, ja es vienkārši sāku jau slīgt un peldēt. Vēl kārām straubi. Es domāju, ka nē, ja tu sāks slīgt, tad labāk viens nekā divi. Bet vēlāk ekspedīcija nokļūst uz senā Krievijas pasta ceļa un mežā, kur ķērpju sega atgādina sniegu. Tāpēc tiekamies jau pēc nedēļas, piedzīvojam ekspedīcijas 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai nākamajā sērijā.